Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Ar pateicību ikvienā lūgšanā. Šodienas rakstu vieta. Priecājieties iekšā Kunga vienmēr. Es vēlreiz teikšu, priecājieties. Jūsu lēnība, lai kļūst zināma visiem cilvēkiem. Tas Kungs ir tuvu. Nezūdaities nemaz, bet jūsu lūgumi lai nāk zināmi Dieva priekšā ar pateicību ikvienā pielūgšanā un lūgšanā. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristu Jēzū. Filipiešiem 4. nodaļa, 4. līdz 7. pants. Šodienas pārdomas. Piekritīsiet, ka mēs dzīvojam lielu pārmaiņu laikos. Šīs pārmaiņas lielākajai daļai ir nesušas zaudējumus un ierobežojumus. Taču, lai arī kas mums būtu atņemts, lai kā mums klātos, neviens mums nevar nolaupīt mūsu ticību Dievam. Tā ir mūsu brīvās gribas izvēle – saglabāt ticību un paļauties, ka Viņš vērsīs visu par labu. Pārdomās šodienas raksturvietas norādījumus. Neraizējies par to, kā lietas sakārtosies, bet tā vietā seko Dieva norādījumiem. Atļauj Dieva mieram un priekam pārpludināt tavu sirdi, jo Viņš vēlas tevi stiprināt vairāk, nekā tu spēj iedomāties. Šodienas lūgšana. Tēvs, es šodien izvēlos ticēt, pilnībā paļaujoties uz Tevi. Piepildi mani ar Tavu prieku un mieru tagad. Patiesi, ar Tevi viss ir iespējams, un Tu spēj visu vērst par labu. Paldies par Tavu klātbūtni un labvēlību, kas pavada mani katru dienu. Jēzus vārdā. Āmen.